Sveiki visiem foršajiem, kas skatās mūs. Es esmu Inga Gromova, alternatīvās medicīnas pasniedzēja un organizēju veselības nometni Apkaismība, lai aicinātu jūs visus pilnveidoties, attīstīties un atrast sevi garīgi un fiziski. Šī nometne notiks jūnija beigās, tas ir 28, 29, 30. jūnijas. Un tādā vēsturiskā vietā Cēsu rajonā viesunamā Ville pie Amatas upes. Tā kā visi interesanti ir aicināti. Un šodien es esmu uzaicinājusi Ingu Graumani, lai viņa pastāsta, jo viņa arī piedalīsies mūsu nometnē. Sveiki, Inga! Pastāsti mums, ko tu darīsi šajā te nometnē? Labdien, paldies, ka uzaicināji! Jā, un šī, es domāju, būs tāda gan vērtīga saruna cilvēkiem, varbūt, kas nezina, kas ir šī skaņa terapija un kā skaņa iedarbojas uz cilvēku. Patiesībā jau ir tā, ka mēs ikdienā dzīvojam skanošā pasaulē, un šīs skaņas varētu būt ļoti dažādas mums apkārt, no absolūti mierīgām līdz pilsētas kņadai, un katra no šīm skaņām mūs iespaido, bet nometnē būs tā iespēja baudīt šīs sakrālās skaņas, kas ir Tibetas ziedošās bļodas, dažādi citi sakrālie instrumenti un arī gongi. Un ar ko tad atšķirās šī skaņa no parastās ikdienas skaņas? Varbūt rodas tāds jautājums. Šī skaņa ļoti precīzi iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu, viņu atslābinot. Un arī tad, ja cilvēks ir bijis lielā stresā, tad pabūtot 40 minūtes līdz 1 stundai šajās sakrālajās skaņās, nervu sistēma atgūst savu mieru. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi vērtīgi šajos laikos, ja? Kad vismaz stundiņu vai mazliet vairāk dod sev to atelpu. Man liekas, tas ir tas ideālais ieguvums šādās nometnēs, kad mēs esam tomēr prom no savām mājām, ka mēs varam ļauties sevis pazīšanai. Ja? Es teiktu vairāk nevis ceļojums pie sevis, bet ceļojums sevī dziļumā iekšā, ja? Jo mūsos katrā tajā dziļumā, ķermenī, tajā dvēseles dziļumā ir šis klusums un miers. Un tas ir tā kā viesuļu vētrai, ja pašā vidiņā ir miers, bet apkārt var notikt bezgalā trakas lietas, krēsli lido pa gaisu un visādi citi, ja? Bet ja mēs esam šajā vidiņā, kur ir miers, un mākam ar šo viesuļu vētru tā smuki kustēties viņai līdz tieši tur, kur viņa dodās, neizejot ārā no šī mieriņa, tad cilvēks spēj saglabāt savu veselo nervu sistēmu un veselo saprātu, es pat teiktu, ja? Un to ir vērts iemācīties. Un šajā nometnē, es domāju, mēs par to arī daudz runāsim. Un tev būs arī skaņu terapija ar balsi. Jā. Balss ir tas instruments, kas ir mums visu laiku līdzi, ja? Un mēs ar balsi sev varam pacelt un satraukt, un mēs ar balsi sev varam nomierināt. Tas ir atkarīgs no mūsu balss tembra, no ātruma, vai mēs runājam satraukt, vai mēs runājam mierīgi, vai mēs uzvalkamies un tagad visi iet pa gaisu, ja? Mēs nevaram saprast, un balss aizkrīt, un mēs tur nervozi, un pašu mūsu balss mūsu spēja izraut no šī iekšējā miera. Un tad varbūt ir jāiemācās to balsi mazliet nosēdināt, es tā saku, ja viņi dabūt zemāk, tā ka viņi skan arī kruškurvī, ne tikai galvā vai kaklā, un tad jau mēs spējam šo prātu salīdzsvarot ar sirdi. Un tas ir bezgala jaudīgs instruments, kas mums ir ikdienā. Un to var iemācīties, Un ir dažādas skaņas, ar kurām mēs varam palīdzēt, saglabāt un uzlabot savu veselības stāvokli. Un par to arī es stāstīšu un runāšu, ja? Kādas skaņas mums ir jāskandina
7. skriemelim, kāda skaņiem mums sāp kāja, vai tur nieri ir apslimus. Nu, par to es domāju, ka mēs varēsim padarboties. Interesanti. Tāda maza skaņu aptieciņa. Jā, tad varbūt pasaki cilvēkiem, kāpēc viņiem vajadzētu piedalīties mūsu nometnē? Jā, par šo jautājumu es diezgan daudz esmu domājusi, kādēļ mēs arvien mazāk sākam nākt kopā, kāpēc mēs esam pagājuši tā ļoti individuāli un atsevišķi, un tas laikam ir tādēļ, ka mēs esam uzņēmušies, ka mēs vieni paši visu varam izdarīt. Bet manā skatījumā tā gluži nav. Ja mēs esam vienots organisms, un mēs to arī dažkārt viens otram sakam, bet visi cilvēki ir vienoti, ja mēs esam kā vienots organisms, tad mēs esam tāds vienots organisms tiešām kā arī cilvēka organisms, ja, kur katrs orgāns var strādāt tikai tad, ja viņš ir kopā ar pārējiem. Un tā arī ikdienā mēs varam darboties tikai tad, ja mēs sajūtam arī pārējos cilvēkus. Tā ir tā kopā sanākšana, ja, tā došana un ņemšana vienlaicīgi. Nav jau tikai tā, ka pasniedzējs iedod cilvēkiem, kas ir atnākuši. Tā ir tāda ļoti liela miedarbība, kur mēs viens otru bagātinam. Gan ar šo te satikšanos, kaut vai ar apskaušanos, ja, kad mēs samīļojamies un varam pateikt šos te labos vārdus, un tādā veidā šis te enerģētiskais lauks mūsos paceļās, un to vajag katram cilvēkam. Iziet no tās savas ikdienas vides, sanākt kopā ar kopīgi domājošiem, varbūt sadzirdēt kaut ko jaunu, bet varbūt vienkārši nostiprināt to, ko jau mēs zinām. Jo viens ir tikai klausīties un uzņemt informāciju, pavisam cits ir viņu pielietot ikdienā. Jā. Mēs jau varam pierakstīt klades un atnākt mājās nolikt, bet ja mēs ar to nedarbosimies, nekas nemainās. Ja? Tikai aktīvi strādājot, un tādēļ es domāju arī šajā nometnē, vismaz tas, ko es došu, būs praktiskas lietas, kuras pielietot ikdienā, kuras mums visiem ir pie rokas, brīdī, kad tas ir nepieciešams, bet tikai tad, ja mēs to ikdienā esam darījuši, un tas ir kļūst par mūsu tādu ikdienu. Ja mēs praksi nelietojam ikdienā un pienāk šī stresa situācija, mēs neatcerēsimies, kas ir jādara. Viņi ir jāpielieto miera laikā, lai tad, kad ir nemieris, mēs viņu automātiski varam darboties ar to. Es domāju tā, šis ir tāds varbūt laiks, kad mazāk ir tās lidināšanās mākoņos, bet vairāk ir tā pašpalīdzība nepieciešama. Sanākam kopā, lai pēc tam atkal katrs individuāli varam ar to strādāt. Ja? Un es domāju, ka visi pasniedzēji pēc nometnes būs arī pieejami un var pakonsultēties un padarboties. Un tev ir fantastiska komanda, ja, cilvēki, kur ir praktizē, un es domāju, ka kurš ieradīsies šajā nometnē, būs tikai un vienīgi ieguvējs, jo viņš zinās ļoti tādus profesionālus cilvēkus, pie kuriem griezties, ja viņiem rodas šī te vajadzība. Ja. Atliek tikai piezvanīt, pateikt, jā, man vajadzētu tavu palīdzību, un es domāju, neviens no mums neatteiks, ja, nevienā brīdī. Jā, un es arī piebildīšu, ka noteikti, tad, kad mēs sanākam kopā, tad ir lielāks spēks, un tas ir ļoti līdzīgi, tā kā viena oglīte, ja viņa ir viena šī oglīte, viņa nedod tādu siltumu, kā daudzas oglītes kopā, ja, tad viņas uzreiz izveido šo uguns, ja, un no tā uzreiz jau ir lielāks siltums, ja, un lielāka gaisma. Un tieši tāpatās arī mēs, ja, tad, kad sanākam visi kopā, mēs radām šo gaismu daudz spēcīgāku un daudz lielāku.
Tā kā droši zvanat un braucat, atpūšaties un iegūstat visu to, ko pasniedzēji ir sagatavojuši šajā nometnē. Un paldies tev, Inga! Jā, paldies, un lai mums visiem izdodas. Paldies! Jā, lai mums izdodas!